Labdien, mani sauc Baiba, es esmu Sabiles sidra darītavas saimniece, un šis ir Sabiles sidra nams, kurā var ienākt pagaršot mūsu ražoto sidru. Sabiles ābolu pussausais sidrs. Šo marku mēs sākām ražot pašā sākumā. 2012. gada rudenī izspiedām pirmos ābolus, pavasarī sidrs bija gatavs, un pirmo pudeli pārdevām 2013. gada 1. jūnijā. Lai tiktu līdz ražošanai, tur bija jāizdara vēl ļoti daudz dažādu soļu. Mēs paši mācāmies, vērojam to procesu un rezultātu un kaut ko drusciņu pieliekam, noslīpējam. Tie ir Latvijas deserta āboli, tas nozīmē, ka tie ir āboli, ko var arī ēst. Latvijas sidru var vairāk salīdzināt ar baltvīnu. Dzēriens sanāk tāds viegls un viegli derams. Pats raudzēšanas process jau neko daudz neatšķiras no vīna darīšanas. Ābolos ir mazāk cukura, līdz ar to arī grādu ziņā tas ir vieglāks dzēriens. Šeit ir ābols ar mazliet upenēm. Jā, upenes dod to skaisto krāsu. No parastiem Latvijas āboliem nav iespējams uztaisīt rozā sidru, tāpēc mēs izmantojam citas brīnišķīgas Latvijas ogas, lai to krāsu dabūtu. Protams, mazliet tas arī izmaina garšu. Patiesībā Latvijā ir tik liela tāda ogu dažādība un bagātība, un mums ir vienkārši jāmācās to izmantot un novērtēt un ar to lepoties. Meklēsim varbūt kaut kur izdosies atrast arī tos sarkanos ābolus. Tur kādreiz bija sērkociņu fabrika. 1923. gadā uzbūvēta. Padomju laikā te bija augļu dārzeņu pārstrādes kombināts. Un tie, kas ir gana pieauguši cilvēki, tos zirnīšus ļoti labi atcerās. Mēs 2011. gadā uzsākām šajā ēkā pamatīgu rekonstrukciju, jo ēka bija tādā stāvoklī, ka bija baisi vispār iet iekšā. Nebija ne izmantojama, ne apdzīvojama. Tas mums apmēram gadu paņēma. Un tad 2012. gadā izspiedām pirmo ābolu sulu, pagaršojām pirmo reizi tādu īstu sidru. Mums viens draugs toreiz atveda suvenīru no Francijas. Protams, mēs toreiz nezinājām ne tur kādus ābolus vajag, bet kaut kā mēs nolēmām, ja jau cilvēki to dara Francijā, tad mēs to varam izdarīt šeit. Tas ir bumbieru un ābolu sidrs. Jā, man šis dzēriens atgādina tādu gatavu bumbieru, ka viņās iepožās, pilnīgi tā, ka sula tek pa zodu. Man ļoti gribētos, lai ar laiku Latvijā labs sidrs ieņem apmēram to vietu, ko ir vairumā pat Eiropas valstu ieņēmis Prosecco.